Sveiciens, cienījamie skatītāji! Prieks jūs atkal satikt jūsu ekrāna pusē. Šis raidījums, kā jau arī vispārējie, akurāt ļoti īpašs. Šoreiz patiešām īpašs viesis uz sarunu. Radošā Open Centra vadītājs, kurētājs Edijs Klaišs. Sveiks, Edij! Es sākšu to, kas tev palabošu. Nevis pareizais nosaukums ir Open Radošais centrs. Sākās. Labi, paldies. Bet pastāst lūdzu maķinīt vairāk par sevi un par centru kā tādu, lai skatītājs var vairāk sajust un saprast, kāpēc mēs ar tevi šodien runājam. Johaidī par sevi. Man ļoti patika, kā man savā laikā noraksturoja. Mēs cilvēku no ieslodzījuma vietu pārvaldes. Man šis apraksts arī Twitterī stāv manā profilā. Es esmu cilvēks ar ļoti pretrunīgu pagātnu reputāciju. Jāpatā par, kā es saku, par lielām šaibām, ja mēs skatāmies, es nekad neesmu slēpies. Es vairāk nekā 20 gadus dzēru un narkojos un taisīju ļoti pamatīgus sūdus. Tā kā man cilvēks saka, kurš nav taisījis sūdus, es saku, beidziet, jūs man ūdeni varat pienest. Šajās lietās es ko tik darīts drausmīgi. Es nekad neesmu slēpis un uzmetis cilvēkus un krāpies visādas muļķības bijušas. Tagad ir 6 gadi, ka es neko nelietoju. Un diezgan interesanti. Es gan esmu no tiem cilvēkiem, kurš dienas nekad nav skaitījis. Un pats interesantākais bija tas, kad es te vienreiz sēdēju un es domāju, man visu laiku bija tāda pārliecība, ka man 5 gadi. Man mamma vienā brīdī saka, nē, nav 5, ir vairāk. Pat sākām lifināt kopā, točni 6, johaidī. Patiesībā tu esi pie manis, man tieši, es neteikšu vakarā aizīt ar Facebook izmeta atmiņas. Es pirms 6 gadiem šajā laikā kritu tādā vissmagākajā savas depresijas posmā iekšā, jo tas bija tas brīdis, kad tu esi pārstājis visu lietot un kad tu sāc pišķiņ domāt. Kad tev sāk nākt pašam savas. Jā. Un tās ir lietas, ar ko man bija tas zemākais punkts bija vienkārši drausmīgs. Es nevienam to nenovēlu, bet es esmu baigi pateicīgs ar depresiju. Es baigi daudz ko, patiesībā, man pēc tā kļuva daudz vieglāk dzīvot, jo es sapratu, ka esmu tāds, kā tas esmu. Pa lielam manī, es arī nemainīšos. Jā, un es esmu no tiem cilvēkiem, kurš dzīvo ar pārliecību, ka cilvēki nemainās. Mainās tas, kā mēs kaut kādas lietas uztveram, un tas, kā mēs pret kaut ko attiecamies. Līdz ar to mainās prioritātes. Bet pa lielam beidz, es esmu tieši tāds pats raspižģējis, kāds es biju agrāk, tāds es tieši tāds pats esmu tagad haotisks. Es domāju, tu pietiekami labi redzēji šajās 10-15 minūtēs, ka es varu uz vienu pusi skriet, uz otru pusi skriet, ja? Es esmu cilvēks haos. Es pirmoreiz redzēju cilvēks ar 2 ausīm, 3 telefoniem. Viņš vienkārši tādu žonglēšanu te notiek fenomenāli. Un es domāju, ka tu redzēji un pārliecinājies to, ka esmu cilvēks haos patiesībā. Tas ir tā interesanti, ka tu tieši tagad esi šī laikā, kad manā dzīvē pirms 6 gadiem bija tāda lieta, un cik ļoti ir, es kaut kad te aizdomāju to, cik ļoti ir mainījies, kas pirms tiem 6 gadiem bija manā dzīvē un kas tagad. Bet zini kā, ko es vienmēr cenšos arī pateikt? Tas, ka es esmu tur dzerstījies un narkojies un taisījis sūdus, es to pilnīgi vienmēr cenšos pateikt. Tas nenozīmē, ka manā dzīvē ir bijis tikai tas sliktais. Man tajos gados ir bijuši ļoti... Esmu 2 reizes bijis precējies ar fantastiskām sievietēm, ar kurām man joprojām ir ļoti labas attiecības. Un es vienmēr ar humoru saku, ka es uzskatu, ka viņām abām pienākās ordeņi par to, ar ko viņām ir nācies tik galā. Man ir nenormāli superīgs dēls, kurš ir pilnīgs pretstats man, kurš ir ļoti apzinīgs, kurš ļoti labi mācās un tā tālāk. Tā kā tās ir tieši tāpatās, man vienmēr ir bijuši blakus riktīgi superīgi cilvēki. Un patiesībā var īstenībā pateicoties tiem cilvēkiem, kas ir bijuši blakām. Es esmu tur, kur es esmu šobrīd. Un tu esi
Es varu pateikt, mēs esam radošajā centrā. Mēs esam Open radošajā centrā. Open. Bet šobrīd mēs neesam centrā. Aha, Šobrīd mēs esam patvērumu vietā. patvērumu vietā. Jā, šeit uz vietas dzīvo jaunieši. Šis nav centrs. Centrs ir tur, kur tu nāc pavadīt laiku. Ok, ir arī centri, kuros mēdz nakšņot, bet mēs šobrīd esam patvērumu vietā. Šeit dzīvo. Jā, un šeit nav atļauts ienākt tiem, kuri šeit nedzīvo. Nu, tad, ja mēs runājam par jauniešiem, šeit drīkst ienākt tikai tie jaunieši, kuri šeit dzīvo. Tad, šī ir patvēruma vieta. Centrs ir, tas ir jā. Pamats mums ir, mēs palīdzam grūtībās nonākšiem jauniešiem. Nelietoju vairs terminus ielu jaunieši, vienkārši grūtībās nonākuši jaunieši. Jaunieši ar ļoti dažādām situācijām, no ļoti dažādiem apstākļiem, gan no maznodrošinātām ģimenēm, gan no ļoti turīgām ģimenēm. Palīdzam ar pamatlietām, pārtika, apģērbs, medicīna, droša vieta, vide, beidzot ar ļoti, ļoti dažādiem speciālistiem. Man ir ļoti grūti šobrīd nosaukt, kas viņiem nebūtu pieejams, bet tas nenozīmē, ka mēs to nodrošinām. Ir tā, ka mēs turamies uz ziedojumiem, pa lielam mums ir ļoti daudz cienu, es viens neko nevaru. Tad es katru dienu zvanu kādam lūdzu palīdzību. Mums ir daudz brīvprātīgie, jā, un tā tālāk. Tā kā, tas viss jau patiesībā funkcionē pateicoties sabiedrībai un tiem, kas ir mums iesaistījušies savu darbu un tā tālāk. Jāsaka, ka es jau izsens pamanīju centra darbošanos un to nozīmīgumu un to lomu tajā, ko tu dari un ko tu nodrošini kopā ar brīvprātīgiem, kopā ar sponsoriem un atbalstītājiem. Tas ir tiešām svēts darbs, jo ir tie jaunieši, kuriem, kad es augu, šāda centra nebija. Un es atceros, ka man bija daži klases biedri, kuriem akurāti šis būtu bijis lielisks risinājums. Un paldies tev un paldies Dievam, ka šāds centrs tagad ir parādījies. Un, protams, ka manā laikā par tiem konkrēti cilvēkiem, kas man tagad ir prātā, tur bija nelabvēlīgās ģimenes, kas bija alkoholiķu ģimenes. Tā, es saprotu, ka tev ir no visādiem apstākļiem, bet tie no alkoholiķu ģimenēm ir vairāk, ir mazāk, proporcionāli. Es tā nevarētu. Tu man baigi jāsēž kaut kas jāskaitīt. Man šodien nepatīk skaitīt. Okay. Bet ir nenoliedzami daudz, kur tās problēmas ir saistītas ar alkoholu. Un tās nebūtu, arī jāsaka par to, ka tās nebūtu tikai maznodrošinātās ģimenes. Zini, es runāju par tiem alkoholiem, es daudz esmu minējis šito piemēru. Tad es braukāju uz skolām, dalīties savā brīnišķīgā pieredzē ar alkoholu un narkotikām. Mums tās sarunas ir ļoti, ļoti atklātas, jo es neļauju piedalīties skolotājiem. Un tas bija pirms 2 gadiem. Mācību gadu beigās es ieliku publikāciju par to, ka pilnīgi katrā klasē bija kāds jaunietis, kurš tādā vai citādā formā, bet tā doma bija tāda, ka viņš pateica to, ka viņu ļoti uztrauc tas, ka viņš ļoti bieži redz kādu no saviem vecākiem ar alkohola glāzi rokā. Un es to nopublicēju sociālos tīklos. Un tie komentāri tur bija zeme atveries, tur bija bāts, tur bija, lai labāk domā par mācībām, lai labāk uztraucas par to, labāk uz sportot būtu gājis. Un es tādā brīdī domāju, bet jūs čia reāli esat debīli. Es jums tikko nevis pateicu tur kaut kādu savu viedokli, bet es jums pateicu, ka jūsu bērni par jums uztraucās. Un jūs par to ieņirdzat. Un tad man ir tas jautājums, kurš ir tas bezatbildīgais? Tas pusaudzis, kurš pārdzīvo un uztraucās par saviem vecākiem, vai tie pieaugušie, kas par to iesmēja un ironizē. Un tas patiesībā, tas patiesībā ir diezgan skumji. Bet tā nenoliedzami ir problēma, jo man, diemžēl, ir jāatzīst tas, ka man ir ļoti, ļoti
ļoti daudz draugi, kas ir miruši tieši pateicoties alkoholam, un tur ir tādi arī, kas ne tikai, šis skanēt vai gods, ne tikai vienkārši miruši, bet kuri bija degradējušies, kuri bija sēdējuši cietumos, un tam pamatā visam bija alkohols. Un, jā, tas ir skumji. Īstenībā pirms dažām nedēļām vēl vienu draugu apglabājām. Un tas patiesībā ir... Mums jau tā ir tāda, mums ir ik pa laikam, noteikti, mēs kaut ko parunājam, bet patiesībā, manuprāt, tā ir ļoti daudziem tāda tabū tēma. Jo patiesībā, ja tā atklāti par to sākt runāt visi, tad, diemžēl, tas problēmas apjoms patiesībā varētu parādīties biedējoši. Es zinu, ka tu bieži tiecies ar dažāda līmeņa politiķiem un valsts vīriem un valsts sievām un amatpersonām un tā tālāk. Es vienmēr esmu pie sevis klusietiņām domājis, interesanti, kā viņi tev skatās acīs, labi zinot, ka, principā, viņi varētu ietekmēt šo situāciju, kāda ir saistībā ar alkoholu. Zini, kā ir, bet es šobrīd, tā pa lielam, es nevarētu teikt, redzēsim, ar ko tas izbeigsies, bet es šobrīd nevarētu teikt arī, ka kāds necenšas ietekmēt. Jo, ja mēs piemēram runājam, šobrīd, pateicoties atklātajai vēstulei par narkotiku lietošanas dekriminalizāciju, tad ir izcēlies vājprātīgs apjoms ar problēmām, kas valda tanī visā iekšā. Neiet runa tikai par narkotikām, iet runa vispār par atkarībām, ka ļoti daudz, kas notiek ķeksīšu pēc. Un te jau ir tas stāsts par to, ka mēs nevaram, ir lietas, kur viennozīmīgi ir jāvaino ministri, bet ir lietas, kur mēs nevaram vainot ministrus, jo ministrs zina to, ko viņam pastāsta ierēģi. Punkts. Yeah. Un tu nevari viņam pārmest. Ja? Mēs arī nevaram prasīt no ministra, lai viņš tagad sāk braukāt un urķēties pats visur, tas arī nebūtu normāli. Yeah. Un tad, ja viņam atnāk un pasaka, viss ir baigi čikiniekā, viņš, ir čikiniekā. Tad, kad tu aizēji pie viņiem un sāc teikt, sāc rādīt, tas ir tas iemesls, kāpēc es eju. Es eju un saku, redzi, reku ir tas, un ir tas, saprot, cilvēki ikdienā ar to nesaskarās. Un ja šobrīd, ja mēs runājam par tām atkarībām, tad redzēsim, kā tas viss beigsies, bet man šobrīd ir arī oficiāls veids, kā neļaut to visu paslaucīt zem tepiņa, jo viņi ir iekļaujuši man vienā darba grupā, un kā es jau tur daudziem esmu teicis, saka, Dievs, kā viņi to nožēlos. Tā tas ir, jo ir izcēlējuši šobrīd ļoti, ļoti daudz, kas tieši arī narkoloģijā, kad ir pilnīgs ārprāts. Un zini, kas ir pats interesantākais? Pats interesantākais ir tas, ka tad, kad mēs izsūtījām šo vēstuli par šo lietošanas dekriminalizāciju, tad bija šeit ļoti daudzie pretbļāvējiem, kas bija ļoti interesanti, ka ļoti daudz no šiem pretbļāvējiem ir cilvēki, kuri patiesībā ir ļoti ilgus gadus bijuši iekšā sistēmā, kuriem patiesībā būtu jānes atbildība par to, kāda nekārtība tur iekšā šobrīd darās. Un viņi ir pret, tātad, redzēsim, es ļoti, ļoti ceru, ka tam, tā kā šobrīd nevarētu teikt, ka viņi, jo ir tas stāsts, viņi par ļoti daudz ko nezina. Būsim reāli. Un tā baigi pārmest personīgi viņiem nezināšanu, ir bišķiņi arī. Mēs arī ar tevi ļoti daudz ko nezinām. Ja pie mums neatnāk kāds un nepasaka, tas mēs šeit varētu ņemt piemēru. Mums šeit ir atbildīgais. Tas piemērs. Es tagad pasaucu atbildīgo, es saku, jums viss kārtībā? Viņš man pasaka, jā, viss kārtībā. Es pēc tam ārā satieku kādu, cik viņš zina, kas ir, pilnīgi galīgi nav kārtībā. Un ja viņš man sāk stāstīt kaut kādas lietas. Es tikai, tad mēs arī uzzinām. Tas ir tāds, līdzībās runājot. Un tāpēc pārmest to, ka nezinu, tur ir ļoti daudz, man patīk, ka šeit mums bija veselības ministrs, un tad arī bija Telegram grupas, es dzirdēju, es dzirdēju, redzēju, mēs to parādīsim. Brīnišķīgi. Tas jau ir uzreiz kaut kas cits. Un tāpēc
Jā. Es sapratu, man tādā ziņā ir arī milzīgs prieks par to, ka tas atkarību jomā ir vispār ļoti sakustējies, un arī liels prieks par to, ka tu esi iesaistīts tagad, lai viņiem veicās. Un, Izturīgi viņiem. Bet no tās... Nāk tie ministri, un nav tā, ka es pārmestu ministriem par kaut ko, nav arī tā, ka es būtu baigi izbrīnīts par to, ka viņi nezina. Es esmu pats savā laikā ministrijās strādājis, un es ļoti labi saprotu to, ka kā norit informācijas nodošana tālāk, vai ne? Līdz beigās tu saņem ziņojumu par to, ka viss ir absolūti šokolādē, lai arī realitātē tā nav. Bet es arī atsakos ticēt to, ka ministri dzīvo no realitātes atrautā vidē. Attiecībā uz alkoholu, es domāju, ka viņi ļoti labi redz, un ja es konkrēti runājot, piemēram, par kāpēc es saku, ka, manuprāt, par maz tiek darīts, tikai tāpēc, ka spriežot pēc tā, kā tagad jaunākie grozījumi alkohola apritē kārtējo reizi tiek muļāti. Tagad kādam vajag pēkšņi izdomāt, ka celt vai necelt pārdošanas vecumu no 18 līdz 20. Mēs pat ar 20 gadiem būtu vienkārši vienīgā valsts pasaulē, ir tik jocīgi. Ir vai no 18, 21 vai nav vispār. Bet to muļā. Tad ir atkal tās etiķe. Es saprotu, ka mums lobijs šajā ziņā ir ārprātā spēcīgs, bet man nav pārliecības par to, ka viņš ir tik spēcīgs. Nu, mēs varam ietekmēt, ja mēs gribam. Es esmu no tiem cilvēkiem, mans viedoklis var patīk, nepatīk, bet viņš tāds ir. Mana pārliecība ir tāda, ka nav, es tev arī uzdošu to jautājumu, es šo politiķiem esmu daudziem prasīts. Es saku, nosauc man vienu piemēru pasaules vēsturē, kad aizliegumi ir darbojušies. Represīva nav. Nē, pavisam noteikti. Mans viedoklis vispār ir. Ok, protams, nav normāli, ka tur alkoholu varētu nopirkt no 16 gadiem. Pilnīgi un galīgi nē. Jā. Bet, piemēram, attiecībā par tādiem drastiskiem ierobežojumiem, es neredzu tam jēgu. Es zinu, kam drīzāk redzētu jēgu. Aizvākt alkoholu no acīm. Jā. Tam būtu daudz lielāka jēga nekā ierobežojumi pēc 10 neķirgot. Ja viņš nebūtu bāc, tu ieej veikalā un viņš vienkārši tev šmīgi gāžās virsū. Ja viņa būtu atsevišķa nodaļa, kura būtu pilnīgi kaut kur malā, tam būtu daudz lielāka jēga, jo tas, kā arī pēc 10 nenopirkt, met mieru. Tie, kas grib dzert, viņi lietos, tas ir skaidrs. Te ir stāsts par to, ka reku tur tādu, zini, es tādās, šī tā, patiesībā divkosība. Tātad mums aizliegs elektroniskas cigaretes no 25. gada 1. janvāra. Krāsains, garšīgs un kas tur vēl tur pievilina jaunos. Tur viss atrisināts. Bāc, ieej alkohola veikalā, bļāviens, paskaties uz garšiņām, kādas krāsiņas un tā tālāk. Varbūt, ja politiķi ir tik pārliecināti, ka šis aizliegums uz elektroniskajām cigaretēm tā darbosies, davai, no alkohola arī atstājam, nezinu, varam atstāt kādas 2 šķirnes alu, un tīroši nabi. Viss. Tas tā nenotiek. Es vēl tam izādu. Bet, skaidrs, ka represijas, starp citu attiecībā uz to 20, uz to vecumu celšanu, tas nav stāsts par represiju. Tas nav stāsts par kaut ko atņemt. Tas stāsts ir par priekšējās frontālās garozes veidošanos, un jo vēlāk tu sāks, jo mazāks risks kļūt par alkoholiķu. Par to ir tās. Tie, kas gribēs, par to jau šaubu nav. Es tev pateikšu, kāpēc man ir tas, kāpēc es arī īstenībā esmu tas pretinieks arī, patiesībā es esmu pretinieks, cik es esmu baigi pret dzeršanu, man netraucē, ka man kāds lieto blakus alkoholu, tas notiek saprāt robežās, bet kāpēc es īstenībā esmu pret arī tās nakts aizliegumu. Es pateikšu, kāpēc. Ja nav pieejams legāls alkohols, tad tiek lietots, valsts kādas izcelsmes alkohols. Un, manuprāt, ir daudz saprātīgāk, ja cilvēks lieto pārbaudītu mantu, nekā, kā es saku, pie toļika pirkt. Jo agrāk bija tā, ka pie toļika bija drošāk pirkt nekā veikalā. Šobrīd bišķi tikai mainījies šis. Šobrīd pie toļika labāk nepirkt neko. Kādreiz. Lūk, un šajā momentā, diemžēl, man tehniski nesaprotam iemeslu dēļ,
mūsu sarunai pēkšņi pārtrūka skaņa. Tā saruna nav pilnīga, es neatreferēšu vispār, par ko mēs runājām. Varbūt, ja mums izdosies redī salikt kopā grafikus, tad mēs satiksimies uz atkārtotu sarunu, bet īsumā ir pavisam vienkārši. 2 lūgumi. Pirmkārtām, tiešām atbalstiet Edija darbu, un viņš palīdz jauniešiem, kuriem citi varbūt tās pat nevarētu palīdzēt. Un otrs lūgums visiem tiem, kuriem savā laikā Edijs ir nodarījis kaut kādā veidā pāri vai uzmetis vai ko citu. Tas ir jūsu interesēs. Atrodiet spēku, atlaist un piedot. Edijs tiešām cenšas šajā dzīvē darīt labu, varbūt izpirkt kaut kādus savus grēkus, es nezinu, to es arī nepajautāju. Bet jebkurā gadījumā saudzējiet sevi, piedodiet cilvēkiem, un viss būs labi. Un, ja ir iespējams, tad atbalstiet arī šo manu projektu, lai tas var turpināt iegādāties krūzītes. Paldies!